Lai šī gaisma iegūtu savu īsto vērtību, viņi ir novērtējami. Un tātad šoreiz izvērtēsim jūsu gleznas un jūsu gleznojuma radošumu. Tātad pirmais būs stāsts par radošo procesu, par to, kā jums ir veicies viegli, plastiski, daudzveidīgi, ar atklājumiem un pārsteigumiem. Otrs jautājums ir par to, kādas ir jūsu attieksmes un jūsu apņemšanās, kur jūs riskējāt, kur jūs baudījāt, kur jūs priecājāties par sevi, kur jūs bijāt pārliecināts par sevi. Un trešais jautājums ir par to, cik spēcīgs vai cik jēdzīgs iznāca jūsu darbs. Viegli un pats no sevis man radās manā gleznā koks, tāpēc, ka ja visur pārējā darbā vajadzēja tur precīzi zīmēt līnijas, tad tieši zīmējot koku es atbrīvojos, jo tur vajadzēja rotas striepieniem vienkārši tā punktot. Viegli un pats no sevis radās tieši šī ideja. Gribēju attēlot tematu logu. Viegli pats no sevis radās rāmis. Un šis ir mans darbs. Un viegli un pats no sevis man radās logs, jo es zināju, ka es vēlos gleznot logu ar aizkariem. Un viegli radās, protams, koki, jo es spēlējos ar rotiņām un krāsām. Pats no sevis radās svītrēnais fons. Ieceres īsti nebija, tas vienkārši, kas radās galvā, to vienkārši zīmēju, gleznoju. Man viegli pat, un tā kā varētu teikt, pat no sevis radās ideja, kas būs centrā. Viegli un pati pa sevi radās doma zīmēt apaļu logu, jo īpaši es koncentrējos, gleznojot skatu aiz loga, jo man likās arī parādīt debesis, lai viņas tādi interesanti izskatītos. Centos koncentrēties uz to reālo atspoguļojumu, lai izstītos pēc iespējas vairāk kā dabā. Es īpaši koncentrējos, lai būtu šis te kontrasts, lai iekšā būtu tāds mierīgāks un ārpuse būtu tāda trakāka. Īpaši es koncentrējos uz to, lai fonam krāsas būtu saskaņotas, un tieši šīs trīs krāsas. Īpaši koncentrējos uz krāsas spožumu. Mani pārsteidz gala rezultāts, jo es nebiju domājis, ka viņš iztīsies tāds. Es nezinu, vai tas slikti vai labi. Nu kāds, pasaki? Dramatisks. Es domāju, ka man neiznāks. Bet man iznāca, un man liekas, ka labi iznāca. tā, un tagad no malas redzot, man mazliet atgādina kā globusu. Un neparasti manā darbā es uzskatu, ka ir sarkanā siena. Oriģināls, es domāju, ka ir izvēlētā loga forma. Man neparasts, jeb oriģināls manā darbā ir krāsainās debesis, 3 krāsās. Es ļoti riskēju, kad es zīmēju palodzi. Es zināju, ka viņai tur ir jābūt, bet es nezināju, kā viņa tur iztīsies. Es īstenībā riskēju ar melno fonu, jo, man liekas, mazliet pārāk brutāli izskatās uzreiz tā. Un es ļoti riskēju, kad izvēlējos fonā melno krāsu un balto krāsu, bet, manuprāt, ja viņš viss būtu tāds gaišās krāsās, tad viņš būtu tāds garlaicīgs. Ļoti riskēju, kad nolēmu zīmēt ar to paņemēnu, ar punktiem tādiem, jā. Tāpēc, ka nezināju, kā to pareizi darīt. Riskēju, kad nolēmu gleznot ar krītiņiem, jo nevienmēr man tas sanāk tā, kā gribētos. Es izvēlējos zīmēt tieši savu logu tieši šo skatu, tāpēc, ka pa logu nevar redzēt visu tā kā ainu. Tā kā sanāk puse tā siena un puse tieši tā ainava, kas... Tad tu izvēlējies, lai nav tik raips, lai ir lielāka laukuma. Kas tad ir radošāks? Tad, kad ir glezna vai tad, kad ir kopija no realitātes? Droši vien, kad glezna. Nu, ja? Tas nozīmē, ka tu esi izvēlējusies gleznot, padarīt to par gleznu, nevis par realitātes kopiju. Tas ir vēl viens radošums plusiņš. Taurīgi aiz loga.
To es no sākuma nebiju plānojis, es biju domājis putniņus, bet beigās izlēmu jākuz no tauriem. Kāpēc? Tauriem liekas romantiskāk. Es izvēlējos šādu veidot gājušu logu fonu, lai redzētu kokus un vispārējo. Tāpēc apkārt ir tāds vieglums, tāds patīkams. Un es domāju par sauli, un tad es negribēju apaļu logu, un tad vienkārši izveidojās pats no sevis arī. Es esmu lepna par to, ka man sanāca tā mana iepriekšējā ideja par to, ka tapetes ir diezgan oriģinālas. Man svarīgi arī bija, lai izskatās, lai tās krāsas ir līdzīgas realitātei. Man svarīgi bija, lai darbs izskatās tāds kā viņš tur ir ārā aiz loga. Man ļoti patika tos koku zīmi ķepināt. Kad iekšā ir tāds grubuļots un tas rāmis ir iekšā tāds grubuļots un no ārpuses viss tāds taisnām tādām svītām. Svarīgi man bija, lai ir izteikti redzams kontrasts starp košu un tumšo. Jā, man bija svarīgi, lai mani gulbīši izstās pēc gulbīši. Kāpēc tie gulbīši ir sarkani? Kaut ko interesantu gribējās. Netipisku. Rodas tā kā tāda sajūta, it kā tur būtu divi darbi. Tāds ļoti dramatisks un drums un tie pašā laikā viegls. Bet man patīk, kā viss izskatās kopā. Svarīgi bija paradīt spilgtumu, lai būtu tāda, koša krāsa būtu gleznā. Domāju, ka manā darbā visizteiksmīgākais ir šis kontrasts starp sarkano un zaļo, starp tādu spilgto un tādu vieglo. Es mētiecīgi mācījos aizklāt pareizi laukumiņu tā, lai netraucētu citam laukumam. Es mērķtiecīgi mācījos dažādas tehnikas. Es biju ļoti priecīga par to, ka vērojot, kā jūs šo darbu veicat. Pirmkārt, kā jūs koncentrēties, otrkārt, kā tā ideja attīstās darba procesā. Un pilnīgi redz, kuros brīžos ir grūti, ja? Kuros brīžos kļūst grūti un kā tās grūtības tiek pārvarētas, kā tā problēma tiek risināta. Kā kādā brīdī, kā Elīna saspringst, kaut kas tur nesnāks tā, kā sākumā vajag. Viņa saka, gleznos tik droši tā kā ir, un tas drošums arī tur parādās tajā darbā. Alise gleznojas, ka viņai kaut kas nesanāk, nē, ņemšu citu darbu, neturpināšu šito, nedarīšu tā. Ja? Ieva gleznoja, lai tās pirmās strīpas tā nedroši, tā drusciņi tā kā uzvēl, tā kā skatās, ne, būs tā. Ja? Nu, kurš kādreiz tik gleznojas kaut ko šitādu strīpaini? Nu, neviens nekad. Neviens nekad nav skolā teicis tā, tagad mums būs fons strīpains. Vienkārši tas ir radies darba procesā, vērojot, nesot klāt pie tā darba. Un iznāk tāds darbs kā nekad, kā nevienam. Ja par šo darbiņu stāstīju jau, ja? Tātad kā ar punktiņiem punktojot, tas darbs iet uz priekšu lēnām. Un tur ir tā izdevība, ka var uzliekt dažas punktiņus un te var apstīties, kā izskatās. Ja var nesteigties un var redzēt arī, ka darbā, ka viņš ir tapis lēni un katrs tas laukumiņš ir pārbaudīts. Kāds ir eksperimenta rezultāts? Novērtēts, nedara, vai vēl kaut kā. Liek vēl vienu kārtu virsū, viņš lēnām un mērķtiecīgi gājas uz priekšu. Un viņš tā, lai darbā ir daudzas kārtas. Citreiz glezno noklāja vienu kārtu un viss, un gatavs. Ja? Bet viņš ir piedzīts, viņš ir pilns, nu tāds blīvs, daudz kārtēm izveidojies. Par radošo procesu. Ja, man patīk, kā putni pārvērtās pa tauriņiem. Tas bija taisni brīnišķīgi. Ja? Un tas, kā tika meklētas un mēģinātas krāsas, dažādas, viena, otra, trešā, un vēl cik konsekventi tu izturēji to savu ieceri. Ja? Vajadzēja piesātināt un sarkanu, un viņš palika sarkans, un es saku,
kur tu klāji, tur sarkan un vēl melno klāt. Un tagad izskatās, ka pat tā mala nav jāgriež nost. Jā, šķiet, ka viss tur ir kārtībā, tā kā autori ar savu pārliecību iznesa to visu. Jā. Un gulbīši darba gaitā kļuva arvien ellīgāki un ellīgāki. Sākumā viņi bija tādi viegliņi un tādi slaidi un tādi tievi un pamazām tas melnais un sarkanais. Tā kā tiešām ļoti drosmīgi liktas tās krāsas. Kurā no jums vēl ienāk prātā uzsalikt sarkanu un melnu rakstainu rāmi? Labi, jums varbūt ienāk. Man pilnīgi noteikti neienāk prātā. Man ir pilnīgi pārsteigums. Jā, tāpat arī šajā logā lēnām tas fons tika piedzīts pilns, kamēr tā ideja, kamēr tas darbs izveidojās tāds, kā iecerēts. Ja, lai viņš būtu intensīvs, krāsains, spilgts, pretstatā slēgajam tam, kas vārā. Ne, un par realistiskiem darbiņiem tur nav daudz ko stāstīt. Tur ir mierīgs, lēns process, pamazām. Tas ir man vērojot, no malas skatoties. Pamazām tie laukumi aizpildās, jā, un nav tur nekādu lecienu. Un viņos tik un tā parādās katrs autors kaut kāds personīgais piesitiens.